Vai jūs esat tas cilvēks, kas izdomā mērķi un tad cīnās par to? Nu, es gan esmu lasījis, es jau, man liekas, zinu to atbildi. Peld par strauji. Kurš nedaudz tā kā, gaida, skatās, kas notiek, un tad izvēlas, teiksim, tos Tā un tā ir bijis. Ir bijis tā, kādreiz vajag izvēlēties. Protams, ka izvēles momenti. Jo jūs esat arī atteicis diezgan daudz, redzu, jūs negribējāt Nacionālajā teātrī strādāt, es dzirdēju, ka jūs negribējāt uz Krūtardienas Silmačos filmēt. Negribēju uz Maskavu, man aicinām strādāt, atteicos. Man bija kolosāls piedāvājums, galvgreibinošs piedāvājums, taisīt Indijas un Padomjas Savienības kopražojumu par Reiriku filmu. Es biju spārnos. Pēc tam pārdomāju, kurš muļķis paķert momentu, es pārdomāju, sapratu, ka man neļaus, es būšu centrāla komitīs uzraudzībā, atbildīga tēma, Reirika strīdīga persona, man vajadzēs taisīt plakātisku filmu, es kritīšu kaunā kolēģi acīs, es būšu pielīdējis tā tālāk, un galu uztaisīs vienu draņķi, kam man tas vajadzīgs, manā biogrāfijā, un es atteicos. Tad jūs esat diezgan daudz ko arī atteicis? Jā, tā jau vai diezgan daudz ir bijis, jā. Un vai jūs nenožēlojat? Nē, tagad ar, vai Dievi, cik daudz bet tev piedāvā, ko teikt atteicis, ka piedāvā draņķīgs scenārijs, tad, protams, jāatsaka. Tā ka šai ziņā daudz vajadzētu, tā bija nelaime ķērājs šausmas. Šausmas ir šiem scenārijiem, ziniet, kaut kāds uzraksta kaut kādu grafomānisku darbu, dod lasīt kādam, labi, viņam saka, tu draņķi, bet ko tev paziņas teiks, zini, te laba filma iznāk, momentā meklē mani, kaudzē mani piedāvājumi bijuši, bet te labi filma, es tā redzu, un jūs vēl papildināt un tā tālāk. Nezinu, kāpēc visi, kas kaut ko uzrakstījuši, domā, ka tas ir liels gods un laime, ka to pārvērš ekrāna valodā. Ja es uzrakstītu, es neļautu nevienam cūkot savu darbu, tā kā mēs to darām kino studijā. Es esmu redzējis izcilu režisoru filmas pēc ļoti labiem literāriem pirmavotiem. Es tam līdzi. Kad es izlasu, paņem pēc tam ieraugu pavisam cits, viņš nav izlasījis to darbu. Kāds bija pirmavots, protams, limuzīnam Jāņa nakts krāsā? Tas bija ļoti labs brīnišķīgs. Vai jūs uzreiz brīnišķīgs, uzreiz.